Sveiki, mīļie cilvēki! Mani sauc Andris Ciekurs. Man liels prieks atkal taisīt video. Tātad paldies par jūsu atbalstu, paldies, ka jūs dalāties, paldies, ka jūs dodat šo informāciju arī laukā, jo šajā laikā tas ļoti svarīgi. Mums pašiem vienkārši sāk par to domāt, vairāk apzināties, jo daudz cilvēku vispār pat nezinu, ko 5G nozīmē un kādas tā sekas būs uz Latviju. Paldies arī, mīļie cilvēki, par negatīviem komentāriem, jo tas ļoti svarīgi. Attiecīgi Facebook algoritms, kā viņš strādā, viņš pēta, kādas ir diskusijas zem konkrētā video, cik daudz komentāri, cik emocionāli tie komentāri ir, un jo lielāka kaušanās tur ir, jo vairāk emocijas tur ir, jo lielāka iespēja, ka tas video parādīsies, citu cilvēku laika līnijās. Tāpēc savā ziņā pat, es ceru, ka tie negatīvie komentāri nepārstāsies, un viņi man palīdzēs, sasniegt to cilvēku auditoriju, ko man šobrīd vajag sasniegt. Tātad es uz negatīviem komentāriem pārsvarā neatbildu, jo es esmu pārāk aizņemts gatavojot, apkopot jaunus materiālus, bet, ja ir kaut kāds sakarīgs komentārs, kur tiek uzdot jautājumi detalizēti, kur tiek, teiksim, ir jautājumi par jaudām vai par starojumu frekvencēm vai kaut tādu, tas man tiešām vērtīgi, jo tas pats varu veikt padziļināts pētījums, lai es numur 1, lai es saprastu vispār, ko tieši no manis prasa, un no otras puses, lai es arī varētu tālākos video izstāstīt šīs konkrētās tēmas. Lūk. Un tātad, ko es šodien vēlos jums padalīties? Ar konkrētu lekciju, kuru vada, teiksim tā, talantīga sieviete no Vācijas, saucās Anke Kerne. Un kas man ļoti patīk viņas lekcijā? Tas, ka viņi ļoti detalizēti, strukturizēti, argumentēti un ar pētījumu atsaucēm spēj izskaidrot lielākos cilvēku pārpratumus gan par 5G, gan par radiostarojumu kopumā. Un viņi tāpat arī var stāsta par negatīviem sekām, ko šis starojums rada, ko cilvēkos vēl nerunā. Un es daudz ko uzzināju jaunu šajā video, ko es nemaz nezināju. Un viņi to arī ļoti skaisti tādā cilvēciskā veidā parāda un var redzēt viņas mīlestību par cilvēkiem, redzēt viņas mīlestību par dabu. Vienkārši, man ir prieks, ka tāds cilvēks eksistē pasaulē. Tad, ja mēs pastamies, viņa dzīmusi 1962. gadā Herfordā, Vācijā, precējusies. Viņai pieaugusi meita, izglītība ir saimnieciskās ekonomijas studijas, diplomdarbs par tēmu ārējās vides politika Alpu teritorijā. Darbs viņai ir 12 gadi pētniecības sabiedrībā, galvenā tēma koksne. Kopš 2003. gada viņa pastāvīga skolotāja priekš ķermeņa un enerģības darbs un dzīves kopšana. Pēc kāda atslēgas piedzīvojuma ar savu toreizējo dec telefonu 2003. gada novembrī viņa pirmo reizi uzzināja par mobilā telefona blakus darbībām un kopš tā laika kopā ar savu vīru, kas ir ārsts, viņa aktīvi iesaistās izskaidrošanā par viņai vislielāko noziegumu pret dzīvi, ko suga cilvēks jebkad ir izdarījuši, lekcijas, dažādi raksti un akcijas. Un šādā veidā viņi vairāk kā 10 pēdējos gadus aktīvi darbojās, izskaidrojot šādas lietas, un ja ir ļoti labi tas sanāk, tad es parādīšu šo konkrēto video materiālu, kas pieejams kla.tv mājaslapā. Tas ir iztulkots arī latviešu valodā. Es jums parādīšu no 22. minūtes, jo es nevaru jums parādīt visu, bet šeit ir tāda skaista daļa, ar ko es vēlos padalīties. Lūk, tad sāksim klausīties. Tāks. Ārsts un zinātnieks doktors, eksperimentālās klīniskās, pat fizioloģijas profesors, skaisti daudz titulu. Karls Hekts ir 94 gadus vecs, es viņu pazīstu personīgi un ļoti augstu vērtēju. Savā rakstā Elektromagnētiskais okeāns dzīvībai svarīgais vides faktors briesmās ir aprakstījis tieši to. Viņa raksts ir publicēts profesionālajā žurnālā Die Naturheilkunde. Pēdējā 2017. gada pirmajā izdevumā. Tajā viņš citē no kāda pētījuma, no kura es tagad ņemu šo teikumu, un proti 1968. gadā zinātnieki un ārsti pieprasīja ASV valdībai ļaut izdarīt pētījumu par elektromagnētisko vides piesārņojumu jau 1968. gadā. Un viņu ziņojums jau bija gatavs 1971. gadā, un no tā es citēju šo teikumu. Ja tuvākajā nākotnē netiks pieņemta atbilstoši mēri un ieviesta kontrole, kas balstās uz principiālas elektromagnētiskā starojuma bioloģiskās iedarbības izpratnes, tad cilvēce nākamajos gadu desmitos ieies tādā enerģijas piesārņojuma laikmetā, kas būs salīdzināms ar šodienas ķīmisko piesārņojumu. Citāta beigas. To zināja jau 1971. gadā, un tieši tur pašā vidū mēs esam šodien. Un šai situācijai vēl virsū ir jātiek uzkrautam tam 5G.
Līdz šim nepastāv nekādas kontrolas, nav veikti nekādi pasākumi, līdz pat šodienai nenotiek daudzas apelācijas prasītā patiesībai atbilstošā tautas apskaidrošana un kaitējumu profilakses politika. Par 5G ietekmi uz veselību jau ir kalnie profesionālās literatūras nepārskatāms daudzums. Es no tā visa parādīšu tikai dažus punktus, kas šobrīd mūsu sabiedrībā ir aktuāli, kas ir sevišķi sprādzienu bīstami. Es pētīju jautājumu, kas īstenībā padara mūs slimus. Starp tiem cilvēkiem, kas mēs nododamies šai tēmai, ir arī daži vides mediķi. Ar vienu no tiem es sarunājos, un viņš man teica no sava viedokļa, ka šodien cilvēki, kas ir slimi, 80% gadījumos ir slimi apkārtējās vides saindējuma, piesārņojuma dēļ, ieskaitot neveselīgo pārtiku. Dabiski, kā arī ar pārtiku, mēs uzņemam zināmas vielas, un pie tā, ka mēs vēl pāris gadus ilgāk drīkstēsim pārtikā uzņemt glifosātu, ir palīdzējis arī kāds kristīgs politiķis, un arī kaisīt to uz mūsu laukiem un pļavām. Jā, un no visiem daudzajiem atermiskajiem efektiem, kādi oficiāli nepastāv, es izņemšu pāris. Jo tas ir jāzina. Lai vispār varētu atzīt, ko nozīmē tas, ka jau ieplānotie 5G un 6G mobīlie telefoni tiks tam visam vēl pievienoti klāt. Ārkārtīgs liels psihisko traucējumu pieaugums, ieskaitot depresijas, jau ir pazīstami. No lielajām atklātajām debatēm konsekventi tiek izslēgts viens faktors, kas skar mūs visus. Kamēr tiem cilvēkiem, kas jau ilgi nodarbojas ar šīm problēmām, tas ir pilnīgi skaidrs, ka ir iets šī virzienā, proti, ka caur tehniski ražoto elektromagnētisko starojumu mūsu hormons serotonīns, kas atbild par dzīves prieku un laimi, par laimes sajūtu, kas ir mūsu virzītājs spēks, drastiski samazinās. Tas ir pierādīts dažos pētījumos, un mūs tas neizbrīna. Mums, piemēram, ir samazināta melatonīna produkcija, bet no tā veidojas serotonīns. Ja ir maz melatonīna, būs arī maz serotonīna. Pie mums Algoja Vācijā kāda grupa 2008.–2007. gadā veica pētījumu, kas tika publicēts 3 profesionālajos rakstos. Pirms darbā tika palaists kāds mobilā telefona masts, tika veikti asins izmeklējumi, tika noteikti hormonu līmeņi un dažas reizes pēc tam tika veikti tie paši izmeklējumi. Un tieši serotonīna un melatonīna līmeņos parādījās būtiskas izmaiņas. Vienai 12-gadīgai meitenei pat draudēja pašnāvības mēģinājums. Tik zemu bija nokritis serotonīna līmenis. Kāds pazīstams mediķis no ASV, ko varbūt daudzi pazīst, doktors Dietrichs Klinghards 2008. gadā kādā kongresā izteicās tā. Galvenās starojuma slodzes izpausmes šajā nozarē nav vēzis vai leikēmija vai tādas lietas, kuras mēs te stādītos priekšā, bet gan dzīvības sajūtas samazināšanās, dzīves prieka, drosmes, jeb dušas samazināšanās, kreativitātes krišanās, smalko lietu samazināšanās. Citāta beigas. Un tas, ko viņš izteica kā citas lietas, tās bija pietiekami satriecošas. Par tēmu stress un burnout, kas šodien jau ir pavisam normālas parādības, kas ir katra mutē. Un gandrīz katrs, kas ar šīm tēmām nodarbojas, nebrīnās, kā tās te praktiski plosās kā tāda sērga. Es te vienkārši apgalvoju, ka katrs, kas atrodas šajā starojumā vai tiek tajā ielikts, tas agrāk vai vēlāk atkarībā no konstitūcijas, no iepriekšējās veselības traucējuma slodzes, nonāk patoloģiskā enerģijas deficītā, tā saucamajā burnout, izdegšanas sindromā. Tas ir tikai laika jautājums, un dabiski sabiedriskajās diskusijās par šo tēmu šī mobilā telefona tēma vienkārši netiek skarta vispār. Konsekventi tā tiek apieta. Daži avoti par tēmu stress un burnout caur EML elektromagnētiskajiem laukiem ir sakojošie. Ļoti apjomīga mērīšanas tehniku eksperta un būvniecības bioloģijas eksperta, kas ir arī žurnālists, Wolfganga Maes grāmatā Vācijā Stress caur strāvu un starojumu.
Viņa interneta lapā, sākumlapā, ir ļoti daudz aktualizējumu, arī no šī rudens, kur viņš ir ielicis kaut ko arī par tēmu antibiotiku rezistence un baktēriju savairošanās caur tehniski izsauktiem EML. Tas būtu jāzina. Tas ir īsti delikāti. Tad man vēl ļoti vērtīga kāda Štutgartes apvienības 2009. gada maija brošūra Šūnas staru stresā. Ko var iegādāties caur diagnozu funk? Tad pētījuma ziņojums pieaugošā burnout incidence caur tehniski izsauktiem mobilo telefonu un komunikācijas radioelektriskajiem un elektromagnētiskajiem laukiem. Tas ir online pie kompetencientīvu EV. Tas ir svarīgs pētījums, ko es te gribētu parādīt. Tos sabiedriskajā kārtā ir paveikuši 2 ārsti, tas ir tā saucamais Rimbacha pētījums. Pētījums tika izdarīts 2004. un 2005. gados privāti bez svešas naudas iesaistīšanas uz relatīvi lielas grupas, kas sastāvēja no 60 probandiem vecumā no maza bērna līdz pensionāram. Pētījums tika publicēts 2011. gadā profesionālajā laikrakstā Vide medicīna sabiedrība. Rezultāti bija sakojoši: nozīmīgi palielināta visu stresu hormonu izdale un nozīmīgi samazināta PA fenetilamīna izdale, kas ir svarīgs pozitīvam noskaņojumam. Tas ir sava veida laimes hormona priekštecis. Gribu norādīt uz to, ka burnout patoloģisks enerģijas deficīts, ko medicīniski var pierādīt līdz pat šūnu līmenim, var noritēt letāli, nonākot līdz orgānu atteikumam, līdz nieru nepietiekamībai un sirds nepietiekamībai. Tas nav nekāds joks. Tas nav vienkārši izsmēluma stāvoklis, bet gan patoloģisks enerģijas deficīts, kas faktiski var beigties ar nāvi. Tieši tajā laikā, kad bija mobilo telefonu bums starp 1990. un 2004. gadu medikamentu nozīmējumu bērniem, kam bija zems PA līmenis, tas ir, kas bija hiperkinētiski, palielinājās gandrīz 100-kārtīgi. Farmakoncerniem tas ir labs bizness, vai ne? 2014. gada starojuma kongresā es dzirdēju ne tikai Barry Trower, bet arī kādu kanādiešu universitātes profesori Magdu Heiversu. Viņi stāstīja par 4 pēkšņas sirds apstāšanās gadījumiem jauniešiem Kanādas skolās. 2 izdevies atdzīvināt, 2 nē. Vai tam skolās tā ir jābūt normāli? Tāpat arī ģīboņiem, reiboņiem, deguna asiņošanai, vai tas ir normāli? Tad par tēmu demence, plānprātība. Tā mūsu sabiedrībai vēl kļūs par lielu problēmu. 20 gadu laikā mēs būsim demences slimo tauta, tā 2001. gada janvārī teica fiziķe un zinātniece doktore Brigita Lange, kad viņa Erlenbachas pirmdienas fóruma atklāšanā runāja par asins smadzeņu barjeras atvēršanu caur tehniski radītajiem pulsējošajiem EML. 2021. gadā tas būs tik tālu, jo atverot asins smadzeņu barjeru caur šo pulsējošo mikroviļņu starojumu, visas apkārtējās vides indes var nonākt tieši smadzenēs un tur radīt neiroloģiskus traucējumus, Alzheimeru un demenci. Un kā jau teikts, ārstus un visus, kas ar šo tēmu jau ilgi nodarbojas, šāda attīstība nemaz neizbrīna. Un es sagaidu, ka būs daudz ģimenes drāmu, kad vecāki vairs neatpazīs savus bērnus, un tad iespējams nākotnē bērni neatpazīs vairs vecākus. Tieši man tuvā paziņu lokā ir tāda drāma. Pirms dažiem gadiem, iespējams kādiem 6, 8, es rīta agrumā redzēju kādu raidījumu. Tas bija īsi pirms 7, tur vienmēr kāds tika intervēts. Toreiz runa bija par arvien pieaugošo demenci cilvēkiem lielpilsētās, sākot ap 50 gadiem, kas bieži ir vientuļi, viņiem nav ģimenes, kas varētu viņus aprūpēt, un šī aprūpe esot liela problēma. Un tiešām šī problēma vēl sāsināsies. Un pašsaprotami, ka sabiedriskajās diskusijās tas, par ko es šeit referēju, netiek pieminēts. Jau Rudolfs Steiners reiz ir iznesis šo elektrosmoga tēmu sabiedrībā. Toreiz to tā gan vēl nesauca.
Mūsu lokā ir daži, kas ir orientēti antropozofiski. Man ir viena brošūra no antropozofiskajiem rakstiem, kas saucās Mobilais telefons, riskantā komunikācija. Autoram ir bijis zināms fons. Viņš, Rudolfs Steiners, par elektrisko starāvu ir izteicies šādi. Tā iedarbojas uz aptveršanu izdzēsoši. Toreiz vēl nebija vārda elektrosmogs. Tas radās tikai 70. gados, kad biologs doktors Ulrichs Warnke no Sārlandes universitātes pētīja bites. Un bites taču izzūd, vai ne? Vai sabiedrībā kaut kur diskusijās parādās kaut kas par bišu pazušanu? Ka tā varētu būt sakarā ar starojumu? Un pat ja jau ir skaidri pētījumi par to, tas netiek pieminēts. Ko Rudolfs Steiners teiktu par šodienas situāciju? Es labprāt viņu nointervētu. Par vēža tēmu. Ir pierādīts, ka šāda veida tehniski izsauktiem starojumi ir saistīti ar vēža riska palielināšanos. Un es gribu norādīt uz savu rakstu OHA, mobīlo telefonu starojums un aizdzītais vēža risks, kas ir izlikts online. Vai jūs jau zinājāt, ka vispasaules WHO veselības organizācija 2011. gadā mobīlo telefonu starojumu ierindoja 2B kategorijā, un ka tāds svarīgs pētījums kā visā Eiropā izdarītais refleks pētījums 12 pētīšanas virzienos 7 ES zemēs ir pierādījis pārrāvumus cilvēka DNS dubultspirālē, tāpat kā līdz tam tādi pārrāvumi bija pierādīti tikai rentgena starojumam un tehniski radītajam radioaktīvajam starojumam. Turpmākie pētījumi to ir pierādījuši. Šī pētījuma rezultāti un daudzi pētījumi vispār nav nonākuši izvērtēšanā. Šai izvērtēšanai būtu bijis jānotiek jau toreiz daudz ātrāk. Par to es vēlāk pastāstīšu mazliet vairāk. Un pāri visam mēdīju loma. Toreiz to pārvērta par smieklīgu. Ak, mobilā telefona starojums, tas jau ir tikpat bīstams kā kafija, bet iztrūkumu presi diemžēl toreiz nogulēja. Es domāju, ka tādēļ tā arī tiek saukta un tā arī tā strādā. Man ir jāpiebilst, ka kas tad vēl ietilps tajā 2B kategorijā, kā piemēram benzols un DDT? Vai tad kafija ir tikpat veselīga kā DDT? Nē, tie pētījumi bija ar kafijas skābi. Es gribētu redzēt, cik ilgi jūs vai es palikšu veseli, ja es barošos vienīgi ar kafijas skābi. Tas ir tieši tas pats, ko viņi ir parādījuši. Tā sagrozīšana, izņemšana no konteksta, neizstāstīt visu, bet tikai to daļu, kas dar viņiem, lai izteiktu to, ko viņi grib izteikt. Un jetzt komme ich zu einem Thema, un es esmu nonākusi pie tēmas, kas mazliet ir arī mana sirds tēma - ūdens elements. Tas ir brīnumains elements. Mēs dzīvojam uz šīs ūdens planētas, un mēs cilvēki esam ūdens būtnes. Vai jūs zinājāt, ka doktors Masaru Emoto ir licis taisīt pētījumus arī par mikroviļņu iedarbību uz ūdeni, un ka viņš ir bijis patiešām satriekts par tā rezultātiem? Ūdens pievelk tehniski radīto starojumu. Visur tur, kur mūsu ķermenī ir visvairāk ūdens, tas ir smadzenēs, asinīs, dziedzeros. Tādēļ, piemēram, arī Fukušimā vai visur, kur ir notikušas šīs atomkatastrofas, ir palielinājusies arī saslimstība ar dziedzeru vēžiem, leikēmiju, smadzeņu audzējiem, vienkārši tā tēma. To var pat pierādīt. Mikroviļņu starojums, ja man te būtu mērīšanas tehniskais aprīkojums, tad es te varētu gaisā mērīt, un tad ielikt zondi ūdenī, un tad jūs redzētu, cik skaļi te kļūtu. Un tā, ūdens pievelk šo starojumu, to var pierādīt. Bet tas, kas ir sevišķi slikti, tas ir ar augli mātes miesās. Augošie mazuļi, kas peld ūdenī, varat jau stādīties priekšā, kas tas ir? Es zinu no cilvēkiem, kas strādā tajā nozarī, arī no Barry Trovera, tajā kongresā, ka tas izraisa ļoti, ļoti daudz priekšlaicīgu dzemdību.
Es varu tikai teikt, ka tās nedzimušās dvēseles bēg no tās miesas. Tā es to redzu. Tās vienkārši neiztur to starojumu, tās labāk aiziet prom. Un to es piedzīvoju arī savu paziņu lokā. Kāda sieva 7. mēnesī ar dvīņiem, viņai bija jātiek uz ātrās palīdzības helikopteru, ceļā uz slimnīcu, un ceļā uz slimnīcu abi 7 mēnešu vecie dvīņi vēl vēderā nomira. Šodien, jā, tas vairs nav retums. Kāda Telavivas universitātes komanda pirms gadiem pētīja, vai ūdenim ir atmiņa. Viņi 2 stundas apstaroja ūdeni ar parasto mobilā telefona slodzi, tas ir ar vāju EML, un konstatēja, ka šajā ūdenī baktērijas vairojās 2 līdz 3 reizes ātrāk un dzīvo ilgāk. Šos dokumentus var redzēt Phoenixā 2011, un šobrīd vēl tie ir online. Tas nozīmē, ka mūsu zināšanas ir tikai piliens. Vai ūdens būtība ir nepazīstama? Kad to redz, kad zina, kā glifosāts darbojas ķermenī, kļūst mazliet baisi. Profesoras Monikas Krögeres komanda no Lepcigas universitātes jau pirms pāris gadiem bija televīzijā un parādīja, kā glifosāts darbojas cilvēka ķermenī attiecībā uz baktērijām. Labās baktērijas tas nonāvē, netik labās paliek ķermenī, un tad tās tehniski radītie EML savairo, un tās paliek ķermenī ilgāk, kā būtu bijis dabiskā ceļā. Un tā, ja grib kaitēt cilvēkiem un dzīvniekiem, vai tā nebūtu laba kombinācija? Par zinātnes tēmu tajā ne viss ir tas, kas rada zināšanu. No vairāk kā 70 gadu pētījumiem par augstfrekvences starojumiem ir tik ļoti daudz literatūras tālu zem robežu vērtībām. Viss ir pierādīts ar visiem tā efektiem. Vairs nav vajadzīgi nekādi pētījumi, kā tos vienmēr prasa politiķi. Vajadzīgs būtu tas, lai līdzšinējo pētījumu rezultātus beidzot ņemtu viņus nopietni un sāktu tos izskaidrot tautai un to aizsargāt. Un es varu tikai teikt, ka pie 1992. gada zinātnes stāvokļa, kad Vācijā uzcēla pirmo mobilā telefona raidītāju torni, to tehnoloģiju vienkārši nekad nedrīkstēja uzbūvēt. Zinātnes atziņas par to patiesībā jau ir bijušas tik skaidras. Un kādēļ man būtu vajadzīgs galīgās instances zinātniskais pierādījums, lai zinātu, ka es apdedzināšu pirkstus, ja pieskaršos karstai plīts virsmai? Un vai man ir jāgaida, kamēr kāds finansēs tādus pētījumus, lai es to zinātu? Daudz ko var vienkārši uzzināt no pieredzes, un katrs nopietnas zinātnieks zina, ka zinātnisku pierādījumu par cilvēku nekad nevarēs dabūt. Jā, tas ir fakts. Un to es norādīju manā rakstā. Nepazīstamie brīdinājumi no kādas riska tehnoloģijas, kas ir online Free 21. Tajā es uzskaitīju visas apelācijas, kuras jau ir bijušas līdz šodienai apmēram no 1999. gada. Starp citu, pēc atzītās zinātnes jūs visi te manā priekšā esat līķi un ar gēlu piepildītas plastmasas lelles. Uz tādām tika testētas pieļaujamās robežvērtības. Tāda ir šodienas atzītā zinātne. Drūmi. Var jau teikt, esiet sveicināti atpakaļ viduslaikos. Žurnālisti Koteders un Grasbergers savā grāmatā Mobilais telefons brīvā lauka izmēģinājums ar cilvēci ir parādījuši, kā apietas ar zinātniekiem, kā viņus diskreditē, kā grib padarīt viņus par neusticamiem meļiem. Arī filmu producents Klaus Scheidstengers savā aizraujošajā dokufilmā Thank You for Calling arī to ir parādījis, un man tas ļoti atgādināja aprakstu par to, ka pūles cilvēkiem trāpīt zem jostas vietas, izrādīt viņus kā godināšanas necienīgus, kuros vislabāk ir neieklausīties. Tā tas tiek darīts, un kā jau teikts, cilvēki, kas nepētī, kas ir aizmugurē, tie patiešām vēl nav pamodušies no matriksas. Ko zina cilvēki iestādēs un politiskajos amatos? Man tas ir svarīgs punkts.
kas rezultē no kopīgās investēšanās, kur ir arī ārsti zinātnieki. Es saku vienkārši, izšķirošajās vietās visi cilvēki ir informēti. To dara investējušies cilvēki. Jau 1984. gadā kāds, ko es personīgi pazīstu, ir uzrakstījis mūsu toreizējumu bundeskancleram Kohlam, un viņam ir teicis, ka viņš ar mērīšanas tehniku varot pierādīt, ka mežu izmiršana ir saistīta ar elektromagnētisko piesārņojumu. Atbildes nebija. 1998. gadā tas pats vīrs uzrakstīja federālajam vides ministram Tritinam par elektronikas firmu Algoē. Un viņam tika teikts, ka viņam varot kaut ko pierādīt un par brīvu iedošot mērinstrumentus. Arī Tritins neatbildēja neko, tāpat kā arī man. Pirms 19 gadiem, 1999. gada 10. oktobrī, toreizējam federālajam vides ministram Tritinam kādā mobilā telefona fórumā tika pasniegta rezolūcija, kur viņš bija uzaicināts aizliegt šo telefonu standartu, šo DECT standartu. Tas ir aizliegt visus bezvada telefonus. Un tas jau bija pirms 19 gadiem. Šajā rezolūcijā piedalījās mediķi no dažādām organizācijām, piemēram, Vides medicīnas biedrība, Vides slimību institūts un Ekoloģisko ārstu savienība. Par to var lasīt arī interneta lapā mājas.d, nosaukums bezvada DECT telefonu aizliegums. Un tie telefoni vēl šodien ir gandrīz katrā mājā. Apmēram 2001. gadā Minhenes ārste rakstīja atklātu vēstuli Jurgenam Tritinam, no tās es citēju. Ar pašreizējo politikas kursu attiecībā uz mobilo telefonu galvenokārt jau pašā stilā tiek legalizēta kriminālā peļņas kāras kopējās miljardiem cilvēku labklājības rēķina un tās vēl tiesiskās valsts uzdevumā, citāta beigas. To viņi ir absolūti saņēmuši vienā punktā, un jau 2001. gadā viņas vēstule tika publicēta Būvniecības bioloģijas laikrakstā Wohnung un Gesundheit 103. izdevumā. Un vēlreiz atpakaļ pie grāmatas mobilais telefons brīvās zemes izmēģinājums ar cilvēci. Tur arī ir skaisti izteikts, par ko te reāli ir runa. Tika citāts Tritina kungs. Kad jūs braucat sabiedriskajā transporta līdzeklī un tikai trījiem ir hendī, bet tas ir slēgtā telpā, tad man jums nav jāstāsta, kas tur notiek. Citāta beigas. Tātad viņš zināja, kas tur notiek, bet viņš to nevienam neteica. Viņš arī neiestājās par mobilo telefonu aizliegšanu sabiedriskajā transportā. Kādēļ ne? Un tad kaut kas ļoti svarīgs. 2008. gada 2. augustā kāda ārstu grupa tika uzaicināta uz Federālo starojuma aizsardzības iestādi. Kompjuters man mājās arī ir pašai, un sagadīšanās dēļ tas man vēl ir iekritis rokās. Tur uz sarunām bija uzaicināta vesela profesionāļu grupa. Bija sagatavota ap 250 slimību gadījumu par cilvēkiem, kas bija saslimuši caur mobilo starojumu. Tur tie tika stādīti priekšā īs referātu veidā. Tas protokols ir arī online un var redzēt, kas tur ir piedalījušies. Un šiem neatkarīgajiem ārstiem tad vienmēr pretī tiek nolikti noteikti eksperti, grēmiji, kurus tad pieaicina sabiedriskā vara. Un tie tad visus atriec lupatās. Nekas nebija pietiekami labs, viss nepārliecinoši izteikts un kādi izteikumi vien tiem neienāca galvā. Un turklāt bija arī kāds, ko viņi tur praktiski bija iešmugulējuši, lai konfrontētu ar tiem cilvēkiem. Tas lasīja referātu par kaitējumiem kokiem. Doktors inženieru zinātņu doktors Folkers Šorps, kura referātu var izlasīt viņa mājaslapā pulšlāk.org. Viņš to ir dokumentējis un iznesis pavisam skaidru zinātniskus pierādījumus par kokiem Federālajai staru aizsardzības iestādei, bet tur netika nekas noskaidrots, tam nebija nekādu seku. Un arī man pašai es ievadīju kādu akciju, un nejauši es 2007. gada pavasarī redzēju kādu TV raidījumu. Tā laikā es ar kādu tieši izstrādāju skolas projektus, lai kopā ar bērniem un jauniešiem pārdomātu, kā bērnus varētu aizvest uz to, lai viņi aptvertu, ka iedarbība var būt arī kaut kam tādam, ko mēs ar saviem māņu orgāniem nevaram uztvert. Un tad es nejauši redzēju, kā kāds Bavārijas valsts vides iestādes ierēdnis kādā Augsburgas ģimnāzijā noturēja mobilā telefona apmācību un tur izstrādāja savu nezināšanu. Tas bija tik neticami, ka iestādes ierēdnis ceļo pa skolām un acīm redzami nebūdams,
Starptautiskajā zināšanu līmenī tomēr drīkstēja tā mācīt. Tad mēs sarīkojām vairākas iniciatīvas, un tad mēs šim kungam izskaidrojām, jo viņš acīm redzami nebija zinošs, un no daudziem zinātniskajiem pētījumiem viņam pierādījām sarakstoties šurpu turpu. Un no tā iznāca interesanta atziņa. Vienmēr kāds cits atbildēja viņa vietā uz mūsu mazajiem doktora darbiem. Ar vienu vārdu viņi neielaidās apspriest kaut kādu satura daļu no mūsu rakstītā. Vienmēr bija redzams, ka viņa vēstuli vispār nebija lasījuši. Vienmēr mums vēstulē tika dāvināti skaisti būvakmeņi, kā piemēram, mēs ņemam nopietni pilsoņu rūpes un bailes. To es esmu lasījusi daudzos viņu rakstu darbos. To viņi būs no kāda dabūjuši kā paraugu laikam. Nu tā, mīļie cilvēki. Tad šito visu var nostiest līdz galam konkrētajā mājaslapā KLA.tv. Es iemetīšu pie šī paša video linku. Un paldies par klausīšanos kopā ar mani. Lai jums ir lielisks rīts, lai jums ir lieliska diena. Man prieks ar jums visiem komunicēt ir. Līdz vēlākam.